Labrīt visiem! Esam atbraukuši uz Kuzņicas ieju, lai dotos iespējamā gājienā pa Korēm. Iesim uz Gevonta pusi, gandrīz kāpsim augšā līdz Gevontam plānā, ja laikapstākļi atļaus, un pēc tam rausim pa kreisi. Atpalicēji nāk. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia. Pieliec! Gustiņš dzīvs, Ansis dzīvs, visi dzīvi. Baudam dzīvi! Jā, un iesim tur uz priekšu kalnā tālāk augšā. Tā, klip! Tieši tā. Esam nonākuši līdz pirmajai maziņai atpūtas vietai. Jā, Estere spēcīga, gatava iet. Jasmīna vēl jau vairāk ir spēcīga. Un dosimies tur ekrānam pa vidu ir galamērķis. Tas ir, kas provi vērts, bet mēs iesim pa labi uz Gevonta pusi un iesim pa Korēm. Fantastiski. Turpinās pasmaks kāpiens uz augšu pār šitādu stāvuma akmeņiem. Varbūt nav grūti, bet ir karsti nereāli šodien, jā. Turpināsim iet uz turieni, uz priekšu. Esam nogājuši no akmens kāpuma un ejam pamēram no savā ziņā līdzenu ceļu, es teiktu, kāpjam augšā. Drīz jau būs redzama Vilki Gevonta virsotne, blakus pašam Gevontam. Turpinām lielo kāpienu. Esam pievarējuši aptuveni 600 augstuma metrus. Turienes no lejas. Un turpināsim kāpt augšā. Uz turieni. Pacelsim augšā. Jā, uz turieni. Tur vēl ir palikuši aptuveni 200 kāpuma metri. Kas varētu būt, kas izskatās kādos kilometra gājienā vismaz. Esam uzkāpuši līdz 1,725 Kopa Kondratska. Ceļš, protams, ka bija smags, bet skati vienkārši kolosāli. Turpināsim iet uz turieni augšā. Tur augstums būs drusku pāri pa 2000. Musējie pusdieno, kas jau ir tikuši. Kur Hansis, Gustavs, Marta, Vita, Zane, Edgars. Un es arī. Piedodiet, ka šitāds. Vakar Ansi paskatījās to mūsu gājienu no ezera lejā, līdz tai beztūkā. Līdz tai aslē. Un tu tas pārējie pievilksies. Vēl divi biedri mums piebiedrojās un galīgi vispār pat nav nosvīduši, nav nekas. Rasa, nāk piesēdi. Kādi jūsu komentāri? Rasa. Vēl. Un prieks, ka Rasai viss patīk. Jā. Rasa smaidā, juhu! Tu paskaties, kādi cilvēki ir pievarējuši šito mazo kalnu. Jasmīna. Ko izdarīji? Labi, Jasmīna. Tev slapš. Kas tu? Esteri pat nav iesvīdusi. Tu slapš. Estere! Kas te ir?
Tev arī mati nokrāsojušies no tās cepures. Ja var redzēt, ka es tam dzēras uz zilo ūdeni. Dawaj, mamo! Ostrożnie, dochodzimy na grubie niebieskim. Ostrożnie. Jesteśmy już bardzo zmęczone. Tam usiądziemy w pokoju. Nav? Vienīgi kafejnīca nav saldējuma un tā. Jāiet lejā būs. Autoveikals te bija piebraucis. Nebija pircēji. Nebija īsto. Nebija skaidrs, nav slīdus. Es tev paskatīšu Gebons. Mēs bijām Es jau redzēju. 3 minūtēm. Tad cik vēl stundas būtu jāiet? Cik? Tur uz zīmes 10 minūtes. Paga, Mati, cik jūs ilgi te gaidat? Es taisīju jau no 11. Kas? Es nezinu, cik to. Jā, mums jāizdomā. Mēs nav baigi. Cik svinīgi sagaidīts. Mēs visdrīzāk aiziesim līdz tais veļējai un lejā. Nē, viņi tur cels telti un pārnakšņos. Tu šodien? Viņi tūlīt uzskries. Tu paskaties. Rekords. Abot viņi te Tas paskatīšu, bija kas tik tur ir. viegli. Esam nonākuši līdz 1900 metru augstumam no tās pusītes un turpināsim iet uz priekšu. Un nominālais augstums būs tas. Jā. Tas, jā, tur būs virs 2000. Un pēc tam iesim tur pa zigzagu lejā. Nu, ir viņam jāiet jāpieskarās pie staba, lai nopelnītu biļeti uz akvaparku. Man atdod otru. Jā, Var mani parādīt? Ester jau ir atnākusi. Uz 1 minūti atpakaļ. Jā. Iesmīņķikos, redzu, ka augļi. Sasniegts augstākais punkts šodienas 2005 metri. Un skats, protams, ir vienkārši pasakaini skaists. Uzkāpām tikko no turienes kādu 40-50 minūšu laikā. Turpināsim iet pa kalnu lejā. Skatīsimies, jā, būs gaidīs mūs kritums uz leju. Augšaņā prasās jaciņu. Ir tāds, es teiktu, pat riktīgi pavēss. Un turpināsim iet lejā pa šitādu te nogāzīti. Mēs esam māsiņas krāsiņas. Jā, māsiņas krāsiņas. Prasās pilnīgi pa džemperīti, jaciņu vilkt virsū, ja augšā tīri pavēss ir. Būs tāds normāls kāpums lejā līdz pirmajam cēliņam pa kreisi, iespējams. Tā mēs ejot lejā, dabojām mazliet lietudiņu, dabojām vilkt lietus drēbes virsū. Abām pusēm sāka zibens un pērkons. Drusku ieviesām maršrutā korekcijas un turpinam iet uz leju. Ceram tikt vismaz uz to pusīti līdz kafejnīcai. Tur kādu brīdi pārvilkt elpu. Ejam pa samērā stāvu nogāzi lejā. Visi gan lieli, gan mazi. Nu, esam principā nokāpuši lejā no tā augstuma, kas galā bija 2005 metri. Un dodamies atpakaļ uz Kuzņicas izeju. Nokāpjot lejā, palika sutīgs gaiss, lietus ar pārstāja rīt. Un visas debesis piedevām vēl ir arī apmākušās. Un tā mēs atgriežamies no šodienas takas apmeklējuma. Jā, tolīs lietus, tagad spīd saule, drusku spiedīgs gaiss.
Bet, kad bijām 2000 metru augstumā, tad vajadzēja meklēt otro drēbes gabalu, ko uzvilkt virsū, jo prasījās, bija uzreiz likās, ir pavēsts. Pāris reizes kaut kur blakus zibens ar pārkoru nodārdēja, drusku lietus uzlieja, bet kopumā ideāli. Tagad ir patīkams ceļš atpakaļ uz Kuznicas ieeju, izeju un līdz mašīnām. Rīt būs laikam paredzēta baseina un atpūtas diena pēc 3 dienu kāpšanas lielākos un mazākos kalnos.